domāju, ka mēs sāksim ar Jāni Elsbergu, kas sanāk tajā ķēdītē, vismaz par ko mēs bijām domājuši, 90 gadu paudze, kas varbūt tiešām neatcerās ne cenzūras, ne pašcenzūras laiks, un kuriem tā pieredze bijis daudz savādāk. Un tad es domāju, ka Jānis Elsbergs nāk no rakstnieku mājas, kas bija Valdemāra ielā, un ko vecākā paudze krata galvu un vispār kāda rakstnieku māja. Rakstniekiem kādreiz tika celtas mājas, kas šobrīd, protams, nenotiek. Bet tava ģimene ir īpaša Latvijas vēsturē un arī literatūras tajā pieredzē, kāda mums ir. Runājot par māmu Vizmu Belševicu un brāli Klāvu Elsbergu, un pats tu ilgi publicējies zem pseidonīmu, lai šo varbūt saikni uzreiz nenolasītu. Un varbūt pastāsti, kāda ir tā tava brīvības vai iekšējās brīvības pieredze, jo tu esi tieši tāda lūzuma paudze. Jā, paldies. Atklāt sakot, es samulsu mazliet par šo uzaicinājumu, jo nekad neesmu izcēlies kā izcils domātājs vai orators, tāpēc, bet paši uzaicinājāt, ņemiet pa labu. Un par brīvību un varbūt tajiem ierobežojumiem, kā rakstnieks es paspēju sadurties, lai gan šajā gadījumā epizodu pat varētu teikt amizantu un rakstnieks jāliek pēdiņās. Darbība notika 1982. gadā Rīgas 49. vidusskolā. Pēc vasaras brīvdienām jāraksta tas, ko agrāk tagad sauc par domrakstu, bet toreiz sauc par sacerējumu. Temats pusbrīvais par vasaras brīvdienām un kaut kādiem spilgtākiem notikumiem. Un es sarakstīju tādu tēlojumu, aprakstu par Jāņu svinēšanu, radu lokā pie ugunskura, tur ar dziedāšanu un tur rasainām pļavām un viss, kas tur piederās. Tā bija, starp citu, pilnīga fikcija, bet tā kā respektīvi, tāda svinēšana tos arī nebija notikusi, bet, es tādu izdomāju. Un pēc dažām dienām skolotāja ir izlasījusi un dala šos darbus un saka, laikam visinteresantākais bija Jāņa sacerējums, un tur tiešām, paslavēja, var sakot, bet un viņas sejas guva tādu stingu tādu izteiksmi. Diemžēl es šo burtnīcu nevarēšu Jānim atdot, jo tās atcerējuma beigās ir divi vārdi. Un tad viņi mocījās, viņi nevarēja īsti pareizi kaut kā raksturot, tās šausmas, kuru dēļ viņai pat ir tagad jādomā, vai viņai šī burtnīca nav jādod ieskatam, vārdu sakot, kaut kur citur, vārdu sakot, ne tikai, kā saka, skolas sienās. Un visi klausās 7. klasa laikam, kas par ko? Un pēc tam, man tas saistībā ar ģimenei gūtām zināšanām, man tas pat pārāk nepārsteidz, bet es tā pabrīnījos. Un tad man visu, kas? Tie divi vārdi bija latvieši neiznīgs. Man sakot, šo 7. klases skolēniem draud, ka to viņu burtnīcu nesīs, un viņi arī neatdeva to burtnīcu. Es nezinu, vai viņi kaut kur aiznes. Viņi var sakot, viņi vēl šobrīd dienas
Polās latviešu valodas un literatūras druvā šeit pašā skolā. Bet drīz jau laikam ies pensijām. Tad viņa bija jauna skolotāja? Viņa bija jauna, viņai bija kā 30 gadi, jā, jaunā skolotāja. Es to pateikšu. Tad viens jau iztēlēs. Ir skolas biedri. Jā, un tā ir mana pieredze ar šīm te brīvībām. Un tad man laikam jāpāriet pie tā, ko es saucu, ka es jau ilgus gadus strādāju par Vismas Belšvicas dēlu. Un neteikšu, ka tas man visu laiku sajūsmina, bet kā ir, tā ir. Un viņas arhīvā tiešām ir ļoti daudz, kas saglabājies gan māksliniecisks, bet klajā nelaists. Un ar šo daļu es esmu sācis darbu un lēnā garā tomēr laidīšu klajā tādus kaut cik pabeigtākus darbus, iepriekš nepublicēts. Un ir vēstules un dienas grāmatas, kur vēl ļoti daudz jādomā būtu, kā īsti to izpētīt, kā to, iepakot un pasniegt, bet tur ir ļoti daudz visādi interesanti tieši vēsturisku liecību, tā kā, gluži pie sevis, ģimenes arhīvu nepaturēs, bet, vēl kādu laiku arī saistībā ar to, ka man māte ļoti negribēja, lai ar viņas privāto dzīvi tur cilvēki interesētos un vispār kaut kā, viņai bija tāda, varbūt pārspīlēta tāda, kaut kāda tāds uzstādījums. Lai gan, dzīve kā dzīve, un nekas tik drausmīgi slēpjams jau tur nav. Tā kā, es esmu šos te gadus, to visu respektējis un arī turpinu respektēt, bet, šis un tas tomēr brīžam ir izmantojums. Uzdūros, piemēram, šādai vēstulē 65. gada raksta Ivans Dzjuba, ukraiņu rakstnieks, akadēmiķis tagadējais, ja nav mirs. Un tādu vēstulīti paraugam tulkošu uz vietas. Izmantojot gadījumu, kad uz Rīgu brauc viens labs cilvēks, vēlos nodot jums nepatīkamu jaunumu, kurš varbūt Rīgā vēl nav zināms un kurš varbūt nebūs tur vienaldzīgs. Ukrainā, iekavās Kijevā, Ļvovā un citās pilsētās ir veikti plaši aresti jaunatnes vidū. Arestēt vairāk 10 cilvēku. No tiem, kurus interesanti, sākam jūs pēc tam kurus tu varētu pazīt vai par kuriem būtu varējis dzirdēt, Ivans Svetļickas, Bogdans Gorins, Mihails Gorins, mākslinieks Panas Zaļievaha un citi. Ko viņiem inkriminē, nav zināms, bet visu laiku tiek uzkurināts runas par nacionālismu. Pie mums klīst upornie sluhi, tāds neatlaidīgas baumas par to, ka analoģiski aresti notiekot arī Latvijā un Igaunijā. Vai tā ir tiesa? Un tādā garā. Vēstule nav sūtīta pa pastu, tā tad ir. Un ir šāda tipa liecības ir neteikšu, ka ļoti daudz, bet gana interesants. Vai arī tāds 63. gada dienas grāmatas blociņš, kur arī ir ilustrācija par vidi un atmosfēru, kā padomju rakstniekiem tolaik gāja. Tātad 8. oktobrs. Pie manis atnāca Aksjonovs, savādā depresijā, atlidojis no Maskavas. Ģimene brūkot kopā un viss slikti. Tagad varbūt iznākšot grāmata,
ja Iļļičovs atļaušot. Tas uzņēmies būt par viņa personīgo cenzoru. Viss kā Nikolai I laikos. Vasja bija tik nospiests, ka es nevarēju viņu pati uzpurināt un aizvilku pie Brigantīnas. Brigantīna bija dzīvoja pāri ielai Jāņa Pauļuka sievas māte, tāda kolorīta Krievu kundze. Es neatceros viņas īsto vārdu. Tur viņš mazliet atžirga, stāstīja visādus niekus. Nu jā, tādā garā. Vai arī 14. oktobris. Atskrien Māris, Māris Čaklais, lai es ar steigu nesu kaut ko literatūrai un mākslai, jo pagājušo svētdienu Pravdā nodrukāts Vozņesenskis, un priekšniecība domā, ka tas būtu mājiens nodrukāt Belševicu. Cik grūti būt atbildīgiem darbiniekiem. Ja nu viņi nodrukā un pēc tam izrādās, ka tas nav viss bijis mājiens, ko tad? Nu jā. Un tādā garā. Un arī tas darbs ar to konkrētu arhīvu, un tā ir arī savā ziņā tāda, demitoloģizācija kaut kāda, jo vai arī, ļoti mūsdienās ir vispār ir izplatīts, bet tikai mūsdienās, gūt informāciju no kopsavilkumiem un iegaumēt kaut kādas īsās versijas arī par ievērojumu cilvēku biogrāfijām un Belšvicas biogrāfijā ir tas laika periods no 69. līdz 76. kad viņai neiznāca neviena grāmata 7 gadus, un šajā no 71. līdz 74. šī perioda ietvaros vispār nebija nevienas dzejas publikācijas, un viņa arī īsti pieminēt nedrīkstēja rakstos par literatūru un tā. Jā, ja drīkst pajautāt. Tas moments ar to Vozņesenski runa ir par to, ka viņi palaiž Moskavā, krieviski, vai par Latviju publikāciju? Nē. Tur viņi palaiž? Jā. Kurš gads? 63. Bet arī kā no šī blociņa izriet, ka viņai 8 gadus no 56. līdz 64. viņai nav bijušas publikācijas literatūrā un mākslā. Vienīgajā kultūras avīzē tā laika. Un tajā laikā viņai bija citur publikācijas žurnālā Karoks un vēl, bet kaut kādu iemeslu pēc viņu 8 gadus nedrukāja literatūrā un mākslā. Tur, es nezinu, vai Kas tajā brīdī bija? Redaktors es neatceros pat. Es nezinu, vai man ir ko atcerēties. Nezinu. Bet tādi fakti izlien un viņi ir daudz. Es ceru kādreiz tikt ar to visu galā un ka tas kādam noderēs. Beidzu. Bet tas, ko tu roc ārā arhīvs, es saprotu, ka strādāt par profesionālu dēlu ir sarežģīti, bet no otras puses, kas tad cits to darīs šobrīd? Vai tas, ko tu atrodi, ir arī lietas, kas nav publicētas cenzūras dēļ, vai tas ir lietas, ko viņa nav uzskatījis par pietiekoši labu esam, vai vispār ir veids, kā to zināt? Nē, cenzūras īsti nē, jo drīzāk tas ir tie darbi, kas ir vai viņai likušies, īsti neizdevušies, vai arī tad, kad viņai bija šī radoši 60. 70. gadi radoši ļoti intensīvs laiks un tiešām rakstīja daudz. Un es to iztēlojos tā, ka piemēram, ir kāds darbs iesākts un ar tā saucamo uzrāvienu, bet ar neskaidrām beigām, bet tad pēkšņi ir kaut kāds steidzams tulkojums vai kaut kāds maizes darbs vai kaut kas, vārds sakot, izsit no tā
Un tāpēc tam kaut varbūt nav vairs, tas neliekās aktuāli vai ir kaut kādas citas idejas radušās, un tā tie papīri krājās. Un tā kā grūti katrā. Bet ir arī viens otrs tāds darbs, kurš, man liekas, tik gatavs un tāds dzējoja cikls Sadegusī balss, piemēram, 70. gados rakstīts, man nav ne jausmas, kāpēc viņi nenodrukāja. Viņā bija 81. gadā grāmata, 87. un viss noteikti būtu iedarējies šis cikls, ļoti spēcīgs. Es viņu nopublicēju vietnē Satorija pirms 5 gadiem. Bet, tāds viņš ir. Kāpēc? Nav zināms. Un pirms Uldis pārņem karogu, es gribēju vēl pēdējo, domājot par vidusskolniekiem un studentiem. Kā tu skaidro, kāpēc nepublicēji viņas darbus? Kāpēc ir tas viss? To savukārt zina visi, ka Belševics te lasa, protams, skolās un raksta sacerējumus, bet ir tas vesels posms, ka viņa nedrīkst neko publicēt. Jā, kas ir tava atbilde? Pie vainas bija dzējoļu krājums Gadu gredzene, kas iznāca 69. gadā. Šī krājuma iznākšanu autori pati skaidroja ar to, ka cenzūra šajā gadījumā ir nohaltūrējusi, ka padomju sistēmā haltūra bija ļoti izplatīta visās jomās. Un šajā gadījumā tā bija, cenzūras neveiksme un redaktora Jāņa Sirmbāža gudrība, teiksim, izlaižot to cauri. Ir pat pagrūti tiešām izskaidrot to, kas tur bija tik briesmīgs un bīstams, jo no šodienas acīm lasot to grāmatu, varētu tiešām prasīt tos komentārus. Laikam jau tās bija varas bailes no jebkuras neatkarīgas domas, un tas pats nacionālisms pieminētais, bailes no kaut kādām šīm te alternatīvām idejām, var sakot, alternatīvām valdošai ideoloģijai, lai gan, tāds svelots nacionālisms jau latviešiem, liekas, nekad nav īsti bijis raksturīgs. Vispār kā tautai. Bet, tādā, var sakot, agresīvā, naidīgā nozīmē. Tā kā varbūt viņi tā varbūt baidījās pat no, savas ēnas vai no kā. Tā. Atcerieties un pietaupiet jautājumus, ja tādi ir arī tiem, kas uz terases. Man ir komentāri. Man baidījās no brīvības. Jo varbūt baidies no brīvības, jo dzejnieks ir brīvais cilvēks. Vienkārši atbildi. Iespējams, jā. Uldi? Es teiktu, ka te ir viena kruķa, divi gali. No vienas puses tā bija psiholoģiska un politiska nepieciešamība, sabiedriska nepieciešamība sodīt nepieklājīgi talantīgo, tādu nekronēto karalieni, dzejas karalieni, iedomīgo, lecīgo, kur tiešām apzinas, ka viņa ir talantīgākā. Viņas pašas, teiksim, tas talants un viņas uzvedības un sevis apliecināšanas stils bija aizvainojams daudziem mazāk talantīgiem un vēl visādi papildus apstākļi. Un otrs, protams, nedot iespēju vairot popularitāti. Neļaut kļūt par vēl tādu prātu noteicēju, prātu diktatori, kas lielā mērā, bet vēl pagaidām ierobežot. Un tas otrs, tas arī viņu sargāja. Arī nepadarīt par mocekli, jo atkal nav labi.
Jā. Tad ir atkal jau leģenda, un tad ejam izskaidro Maskavā. Kāpēc jums te tādas leģenda? Bet, Uldi, tu to visu esi piedzīvojis uz savas ādas. Nu, man tur daudz ko neesmu piedzīvojis, un tā āda man ir arī bieza un vēdus resnas. Es sagatavoju savus pāterus. Es tagad atceros, ka reiz ironiskā veidā Vīzma Belševica, kad es kaut kur uzstājos, un tas nebija tas, kas tai virsrakstā, es kaut kā citu, un tā viņa teica, Uldi, es tev mīlu arī par to, ka tu jau sāc kaut ko muldē, tu runā ne to, ko tev prasa, tu kaut kā, citreiz tas ir glupji, kaut kur tu aizmuldies, nu, bet no sirds, un tev pašam ir interesanti. Un tā es mēģināju tikt ar to brīvības jēdzienu, kādas tur pretrunas un kā es no kādām pusēm, ko man tas izrājas, un varbūt kā arī klausoties, vai kas grib, es aizsūtīšu vēlāk vēl to, pa e-pastu. Rosināt un vēl kaut ko man atbildēt, kāds var būt. Un tā skicīte saucās Čabinu pierakstus 6. mēneša naktī pirms nopietnas sarunas par brīvību un kalpošanu. Agrā bērnībā mans priekšstats par brīvību un nebrīvi saistījās ar tiem lieliem, ar viņu tiraniju. Tie lielie var, tie lielie drīkst, viņiem nevajag ne lūk kādam, ne gaidīt dzimšanas dienu, ne lieldienas. Ej spēļu bodē un nopērc visu, ko vēlas sirds. Bet sirds klusē. Viņi nav savas brīvības cienīgi. Viņi nezina, ko ar brīvību darīt. Viņi skatās uz citu pusi, velk bērnus rotaļlogam garām. Kam tādiem dāvāta brīvība? Un ko viņi vispār dara šai pasaulē? Tad nāk jaunības sapņu un atziņas. Mēs ar Igaunieti Līju Sepeli bijām jaunie dzejnieki un arī tādi kā jaunie zinātnieki, turktautu valodu un literatūru pētītāji. Un pats galvenais, viens otru atzinām par Baltijas un pasaules tautu brīvības cīnītājiem. Līja man pārstāstīja kādu sarunu ar tēvu. Līja, būtisks ir jautājums, kā un kad gūsim brīvību. Tēvs, būtisks ir cits jautājums. Ko darīsiet ar gūto brīvību? Nosmējāmies, mēs slīpēts vecis. Bet mēs tak neesam vakarēji, ja mēs lasām šādas tādas grāmatiņas, un mums pašiem skaidrs, ka brīvība uzliek lielu atbildību. Uz Arsenālu neaizgāju, Ilmāra Blumberga izstādē nepabiju, bet žurnāls man paskastē atnesis kalpotāja tēlu, zem kura pats mākslinieks liecas, kā pakš savas milzētas. Tas esmu es, pats. Sākums šai zīmē radās kā abstrakta nekonkrēta doma. Lēni viļņojoties kā jūrai, doma materializējās, iegūma miesu, kaulus un nosaukumu. Tā uzzīmējās un uzgleznojās, tā pārvērtās un mainījās. Nav zināms, kas notiks ar kalpotāju, kā uzzīmēsies vai izveidosies nākošā figūra. Beigas kalpotāju es neuzzīmēšu. Tā paliks nepabeigta. Tā rakstīja un domāja Ilmārs Blumbergs. Nu viņš jau pagūst saplūst ar savu brango ēnu. Droši vien tādam kā viņš, brīvība ir prasme. Tāds uzzīmējis talants, atrast iespēju, kā konkrētos apstākļos kalpot savai tautai, savam dievam, savai mākslē, savai hipotēzē, savai Dona Kihotas gadījumā Dulcinējai. Nu jā, paradoksāli. Brīvie raujas katrs savā virzienā. Brīvie visbiežāk sakaujas. Brīvība prasa stipru dūri, bet arī iecietību. Arī lādzīgu raksturu. Tāda iznāk bija un paliek izcilā mākslas kalpa Ilmāra Blumberga brīvība. Uz to pašu modi ir gan arī Līja Sepeles, gan mana brīvība. Mēs arī tikām spēļu bodē. Mēs dzejojām. Šī dzejo igauniski, šis latviski. Mēs iemācījāmies citas valodas. Mēs tikām pie kalpošanas prieka, pie aizraujošās eņģeļu rotaļas. Ķīpsels smilšu dārsos.
Lipkas paviljona čīkstīgos dēļos. Brīvs vīrs reiz brīvi izvēlējās likt dzīvību spēles un kalpot tam, ko jau senie gudrie saukuši par reņu. Cilvēks 2. Tā hieroglifa zīmīte ir cilvēks un tad 2 strīpiņas. 2. Cilvēks. Viņi tu nosaukuši par cilvēcību, par jēgu būt cilvēkam. Jā, cilvēkam būt. To nojēga, ar kuri visi dzīvojam, kur jau visi mēs gyvename, mīļamie, elame, gan labie, gan ļaunie. Ķīpslas smilštārsos. Būt brīvam, spēt neveikt liktenis, tak nepadoties tam. Kurš te ir uz brīvām kājām? Tas, kurš gatavs iet bojā, vai tas, kurš prot izbeigt nežēvīgā liktenis? Te nu ieraugām brīvības jēdziena pretrunīgo tālu. Ja mana brīvība ir vēlēšanās kalpot, tad man nebūs aritmētiskas atbildes. Vai brīvāks topu bēgot, vai stāvjot pretī un ejot bojā. Iepriekš nezinu, kuri būs labāk kalpojuši. Un arī vēsturnieki, arī dzejnieki neveiks strīdēties. Ja viss bēg, tad pateiks gļēva tauta. Ja viss kritīs, tad kā uzklausīt vēsturnieku un dzejnieku atzinības vārdus. Tā ir varoņa izvēle un varoņa tīksme, par kuru ar Jāna Kaplinska un Guntra Godiņa muti Cēzaram pavēsta Armenu ķēniņš. Vercingetorix teica: Cēzar, tu vari atņemt zemes, kuras mēs dzīvojam, bet zemes, kuras mēs nomirsim, atņemt mums nevari. Nosviedu zobentu pie kājām. Tas esmu es. Tā man tauta. Es zinu, kas nāks. To, kas Arvenu zemē bija dzīvības cienīgi, vairs starp dzīvajiem nav. Bet ar tiem, kas palikuši, es negribu dzīvot. Brīvības putnam ir knābis un asinagi. Dažs nikns tirāns savu politiķu karjeru sācis taisni kā brīvības cīnītājs. Brīvība augst asiņu, ne tikai ienaidnieku, bet, paši zināt, ka brīvība nepiedod bikliem savējiem. Tā neatzīst viņu brīvību pašiem pieņemt liktenīgos lēmumus. Ķīniešu rakstnieks, vēlākais Nobeļa balvas laureāts Gao Xinjians trimdā uzrakstīja lūgu par traģiskajiem notikumiem 89. gada 4. jūnijā Debesmiera vārtu laukumā Pekinā, kad pret studentu demonstrāciju valsts vara raidīja tankus. Lugā bēgšana skatām, kā pamestā noliktavā no vajātajiem slēpjas 3 – zēns, meitene un vīrietis. Jaunais students tikts revolūcijai un brīvības ideāliem. Visa pilsēta protestē pret šo asiņaino izrēķināšanos, strādnieki noteikti jau sākuši streiku, cīņa kļūst arvien nežēlīgāka. Uzrunā meiteni. Mums pēc iespējas ātrāk jāizstāsta pilna patiesība par asins izliešanu tur laukumā, lai cīņa aptver jau visu valsti. Mums jāaicina strādnieku un mācību iestāžu audzēkņi uz vispārēju streiku. Drīz sāksies pilsoņu karš. Vīriešu izvēle ir cita. Es nevēlos kļūt par bandrieku citu rokās un ļaut man izmantot. Man ir pašam sava griba. Tā nav atkarīga ne no viena. Man atliek tikai bēgt. Ķīniešu literatūras pētniece Julija Kuzņecova vērtē. Bēgšana, kuru vīrietis izvēlas par savu eksistenciālo stratēģiju, nebūtu nav saistām ar gļēvulību. Gluži pretēji, liecina par neatkarīgu raksturu, jo tieši tā lugā apliecināta gribas brīvība un tikai bēgot iespējams to saglabāt. Vīrietis. Es negribu būt spēļu kārts kāda cita kalā. Negribu, ka mani kaut kur vēd. Gribu saglabāt savu brīvo gribu, tādēļ man atliek tikai bēgt. Zēns atskatās, runā augstu un naidīgi. Tātad tu atstāji mūs, tu novērsies no demokratiskās kustības. Vīrietis. Es negribu akli sekot pūlim. Zēns grib ziedot savu, ir citu dzīvības cīņai par brīvību. Meitene grib būt brīva, taču vispirms jau būt dzīva. Un, kā pavēl dramaturģijas likumi,
Viņa grib abus vīriešus, te vairāk vienu, te otru. Un vīrietis grib palikt brīvs no kalpības. Vīrietis atsakās kalpot brīvības idejai, kur viņš uztver naivu, neīstu un varbūt, es gan neesmu vēl dabūjis pilnu lūgas tekstu, ir bīstamu cilvēcībai. Rakstnieks, kā nojaušu, grib brīvi kalpot tam, ko viņš redz, kā mākslas un dzīves patiesību. Kalpot patiesībai, taču necīņai par brīvību. Un te nu izbrīnīts vēroju apstākļu un nojēgumu, rokto ironiju. Julija Kuzņecova, tāpat zinātniece, turpat tālāk raksta. Kad dramaturgs rādīja sagatavoto variantu, viņu palūdza veikt izmaiņas tekstā. Atsevišķi pārstrādāt 2 personāžu, studentu tēlus, jo abu neskaidrā pilsoniskā pozīcija, uzsvērtā emocionālā nestabilitāte, pārceļ konfliktu no jomas, kur risinās cīņa par demokrātiju, uz intīmo sfēru. Centrā nonāk viņu bailes no nāves un mēģinājums tās pārvarēt, fiziskā tuvība apliecinot savu miesīgo eksistenci. Acīm redzot, pasūtītāji no amerikāņu teātra gaidīja no Gao pilnestīgu protesta anatomiju. Politiskā teātra tradicijās ieturētu, plaši izvērstu 2 antagonisku spēku. Sociālisma, kas ir valsts varas aparāts, kas ieved Pekinā karaspēku un smago kaujas tehniku, un demokrātijas studentu sadursmi. Tādas ekspektācijas prasa citu konflikta virzību, kas attīrīta no priekšstata par studentu divdomīgi netīšu rīcību tur laukumā, kur pretim lugā studentus ieraugām ir kā neviļus iesaistītus protesta akcijās. Citāta beigas. Es esmu šobrīd gatavs, tāpat kā ar Kamplīnsku un Godiņa mutu to darītu Arvenu brīvības cīnītāji. Dezertieri vīrieti noraksturot nicīgi. Esmu dogmatiķis. Mans nojēgums par brīvību ir tiepīgi altruistisks. Laidiet kalpot. Ļaujiet spēlēties. Ļaujiet nospēlēt lielo, skaisto kalpotāju spēli. Taču cepurinost gausiņu Džana priekšā, ja viņam pietika iekšējas brīvības tam, lai amerikāņu teātra pretenzijas noraidītu. Taisni Ķīnā jau 1000 gadu turpinās strīds starp brīvību kalpot pienākumam un pienākumu nekalpot nekam, kas nav tava iekšēja brīvība. Atteikties kalpot. Nevienmēr tas nozīmē tik vien uzmest vadzī ierēņu galvas segu un patvērties kalnu būdā. Tas var arī nozīmēt, ka jāuzgriež mugura savējiem, tiem, kas gaida no tevis ko pavisam citu, kas gatavi tev aizstāvēt. Pazīstamā Ķīnas klasiskās dzejas pētniece Marina Kravcova formulē divējas dzejnieku pozīcijas. Dziedu par to, kas uz sirds, kā klasiskā galma un arī sava privātā pagalma dzeja, vai dziedu ar domu par valsti, kā to prasa Konfūcisma imperatīvs. Džundzi, kriet no dēla, pasaules uzskats. Profesora Kravcova novēdz referātu pērnā gada sinologu konferencē ar vārtiem. Vai patiesa dzēja vai prioritāte kalpo sabiedrībai vai cilvēkam? Abu smagas dilemmas nosplogoto struktūras bloku, periodiska tuvināšanās un attālināšanās uz ilgu laiku paliek ķīniešu lirikas enerģētiskais vilcējspēks. Ar gandarījumu ņemos apgalvot, ka līdzīgu spēku laukā taču paliek un paliks arī mūsdienu latviešu dzēja. Un atgriežos pie savas paša brīvības. Te nu esam. Es norobežojos no pašmēļa brīvības, no jēru zagļu un zirgu zagļu skaistās brīvības, kaut mīlu gan čigānu, gan baškīru un nogaiešu, gan aizkrāciešu dziesmas. Barim tā bijusi 1000 gadu vispārīgi atzīta metode, kā pārdalīt ekonomikas produktu. Un visās pasaules malās ieraugām starp laupītāju virsniekiem gan leģendām apvītus cīnītājs par savas tautas brīvību,
gan Dieva izredzētus dziesmniekus un praviešus. Lībiešu un ledgaļu meitenes būs taču skaisti dziedājušas par brāli, kurš pārved no kareņa monētu depozītu. Un vēl šodien mums ar Kaibiņu neliec sirds iet brīvi pie upes un mežā un ņemt, kas mūsu. Un kad viņš nomirs, tad varbūt man tiks, kas viņa piedarbā un lauka malā palicis brīvs. Mani vilina un mulsina lesbiešu pāra vai trijotnes brīvība. Jā, ar 2 tas vecīt noteikumiem. Viņam tad jābūt smukām un saprātīgās robežās arī jaunā. Taču būdams gluži instinktīvā, ģenētiskā līmenī homofobs, es norobežojos no geju pārbrīvības. Nu, vai man jātaisnojas? Jā. Šorīt jau taisnojos kolēģei, kura bija izlasījusi manu uzmetumu. Jo, vai es drīkstu un gribu vērtēt, lemt Sokrāta paša vietā? Un kurš gan novilcis robežas starp divu prātu, savstarpējo apbrīnu, starp skolnieka jūsmu par savu skolotāju un iemīlēšanos? Tā man iet ar to brīvību. Kā pa brikšņiem. Jau ar sarunām netiesēt bargi. Paldies par uzmanību. Uldi, cik ilgi tu šito sēdēji un kalenu rakstīji? Un kas Visu bija nakti. 6. mēneša naktī. Jā, bet tava pieredze, tu esi gan kā dzejnieks, gan kā tulkotājs strādājis apstākļos, ka tev visu laiku ir sēdējis ne tikai redaktors, bet arī cenzors, kur, pieņem, tu sejā nemaz nezināji. Nu, redaktors bija kā drīzāk mans sabiedrotais. Redaktora pozīcija bija divdomīga, bet bez redaktora būtu bijusi vēl sūdīga. Jā. Es atceros Uldis Norietis, ko viņš tikai man nav strīpojis. Ko nobiedētais jau Sirmbarā vārds palēda. Norietis teica, nu tas neiet. Pagaid, es viņam sāku skaidrot Uldim Norietim, kurš bija kaut kāds, nu, galvenā redaktora vietnieks, galvenais redaktors, kur bija. Un tā es viņam skaidroju, bet tu saproti, tas ir tādu, pagaid. Es labāk māku tev noformulēt. Es vienkārši redzu, kas iet un neiet. Tā kā lūdzu, aiztaup manu laiku. Tas neiet. Nu, ir tā ļoti ļoti skaidrs. Nu, tā tas bija. Tā ir arī tāda rotaļa. Tu saņēmi lapu, un tur ir tavs dzejojums vai poēma. Un tur ir svītrojumi, labojumi, un tu turpināji. Nav īsti, ne, tā nedara. Nu, re, pastāst, kā dara. Nu tā, šitas neiet, saka man par vienu, kur pa Krišanu Baronu, tur tāds karš dzejojums, kā Krišanas Barons vāc tas dainas. Un tur bija uzrakstīts, ka viņš tur uzšauj zirģelim un ko tur, un tur pa visu Latviju un pa visiem gadsimtiem viņš laiž vai pa gada desmitiem, un važo no kolhozā, piemēram ar cehā vēl pie tā, jā. Lai būtu tas klasiskais kolhoz dibināšanas laiks. No, viņš saka, paklausies, nē, tas neies caur. Nu, pagaidi, nu, vai tu nevari kaut ko izdomāt? Es saku, es varētu tev pa prieku uzrakstīt kādu muļķību, piemēram, kādu geogrāfisku vārdu, un važo no Raiskuba, bet kauns. Nu, tā ielikt, vai kaut kur tur tādu. Ar vārdu sakot, tāda problēma, bet tomēr tas laikam aizgāja. Bija. Tā pirmā grāmatā bija. Bet tur pa priekš, man liekas, arī kaut kur tas var žurnālā. Nu, neatceros. Viss ar šitā drusku tādām anekdotēm. Tā bija jautra karnevālīga dzīve. Ak, Dievs bija ļoti apzinīgs. Viņš jau tagad nelaiķis, neatceros, kā viņš sauc. Bet nu tāds, nu arī dogmātiķis, tāpat arī viņš no tiem apzinīgajiem. Un tagad man ir dzejolītis, ka tur kas ir uz mēnesi. Un tur viena meitene ir uz mēnesi, un kas tik tur nav, un zaķis ir uz mēnesi. Un kāda tur vēl brīdumi.
Un viens priekšsēdētājs ir uz mēnesi. Es gribu, lai mēnesis spīd, bet tas priekšsēdētājs sēž priekšā. Rakstiet savienībā apspriešanu, viņš ir apnācis. Kā var tā teikt? Ko jūs domājat? Kas pa priekšsēdētāju? Protams, priekšsēdētājs Mao. Pilnīga norēkšanās, viss šausmīgs bējās, viņš nesmējās. Tā ir tomēr cūcība, jā. Ko ģirdi par viņš? Nē, jūs taču redzat, kas pa kontekstu sanāk. Nu tā, tūkstošiem gadījumu. Amizanti atcerēties, bet var piebilst, kā saka, kārtības labad, ka Uldis aktīvi dzeju apmēram no 60. gadu vidus, un pirmais krājums iznāca 80. gadā. Tātad droši vien doma izdot to grāmatu bija gads 10 ātrāk, kāds pirmās grāmatas manuskripts. Visu laiku tur mēģināja, viņam mainījās nosaukumi. Ņēma dzējoļus ārā, es rakstīju, ka jaunus klāt. Visādi redaktori izmēģināja laimi. Un rakstīja, un man bija savākta vesela mape, bet to es atdevu Sirnbārdim, lai viņi paliek kaut kur literatūras vēsturē, bet tā viņi arī kaut kur nogrib. Ceru, ka kādam ir kaut kur. Jā. Vēl savāks to literatūras muzejs, varbūt nāk noslēgums. Tur visi rakstīja aizstāvības runas, un tur bija protokoli un dažādām apspriedēm. Un Māris Čaklais arī turēja runu, ka viņš ir Armēnijā teicis, mums nav neviena kā tur nelegāla komponistu un neviena nelegāla mākslinieka, un drīz nebūs vairs arī nelegālā dzejnieka Bērziņievišs kļūs, jo viņam novilkās grāmatu. Bet vēl 10 gadu pakaļ nedrīkst. Nu, tur neko nevar darīt. Un beigās vēl vajadzēja to lokomotīvu, to Ojāru vāciešu priekšvārdu, bez kura... Ojāru vāciešu priekšvārds, un kas bija pirmā redaktora? Frontiniece. Ne, pēdējā redaktora, tu nodrukāji. Viņa kļuva par tā kā arī galvenā redaktora vietniece. Nu tiešām frontiniece tāda. Spūra? Nezinu, nevaru pateikt. Visu cieņu. Pagaidu, vecā ņems, un tagad... Un tiešām tu izsver cauri. Un vispār jau galvā visiem bija apdekus tā rakstīšanas. Nu, kad nebeidz tas rakstīt. Domāju, ka izlabosies, liksies mierā. Bet vēl un vēl smērē un esmu. Nu, tad labi, lai iet. Bet, kad tu teici, ka rakstījuši ir vēstules, citi rakstnieki, tu vari pastāstīt vienkārši to ainu, ka tu esi atnācis ar dzejoli vai dzejoļu krājumu topošo, un tavi kolēģi, es pieņemu, gan aizsargā vai mēģina pasargāt to dzejoli no cenzūras, un arī tie, kas viņu mēģina varbūt izgāzt. Tādi, kas mēģina izgāzt, es neatceros kādu speciāli. Tur nebija ko gāzt, jo tā bija izgāsts. Bet, lai aizstāvētu, taču ir vajadzīgs arī, tā pakritizēt, ka lūk, tad ir ierosinājumi tādi. Ko tur Bērziņš, es atceros, ka Imants rakstīja Ziedonis. Tagad te vēl jānoskatro, Bērziņš raksta vācīti, nāca uz Rīgu, basām kājām, vai kaut ko tur tādu. Tik nerāda zābakos. Zābakus mēs tur beigam. Kaut kas tur tāds. Kā viņš to vācieti tā aicina uz to Rīgu? Vai es ceru, ka viņš nebūs to Rīgu nodevu vai kaut kā tā. Tā pa jokam. Parādīt drusku tā groteski. Kā iebildumi ir groteski. Lūk, koleģialitāte, atšķirībā no Maskavas, kur bija kliķis un savstarpēnīšanās, mums kā tādā skaistā labiešu cētā, mums bija patriarchāla tiešām solidaritāte. Un pat arī, kad iedzēra Griguls, tad viņš tā pielieca galvu izmēņu un teica, Dievs svētīlot. Tad drīz pēc tam aizskrēja prom, iemest vēl kaut kur. Bija tāds gadījums, tu varbūt zini. Par Grigulu, tu man māte gan mēdz izteikties, ka viņam ir piemīts tā sauktais ļaunuma šarms. Jā, labi, es saprotu, par ko ir runa. Bet tai pašā laikā viņam tomēr bija arī kritērija. Un viņš
Nu, viņš dievināja vismaz vāziņā. Nīd un dievināja apskauja. Jā. Ir kritērija. Drusku sarežģītāks jautājums par cenzūru, kas ir, liekas, kad ir ārēji. Vai tev ir kas sakāms par iekšējo vai pašcenzūru? Pirms vispār tas ir nonācis, par visi palaidis ārā. Vai kāds no jums, vai jūs rakstījāt atvilknē? Skaidrs bija, ka nepublicēs kaut ko tādu. To jā, pilnīgi. Bet ar to domu, ka taču agri vai vēl. Un ka ir visi pilni iespēja taču arī lasīt priekšā. Un ne tikai draugiem, bet arī kaut kur aizbraucot dzejas dienā. Daudz dzējolieši tādi, kurus nemūžam nevarēja drukāt. Tā ir brīdī, bet vēlāk nodrukāja bez sevišķi sajūsmas. Jo nekas jau tur tāds nebija tik interesants. Jā, tas ir otrs jautājums, bet es mēģinu atrast tos dzejoļus, kuros būtu redzams, šobrīdai paudzei, ka viņi vispār nevarētu saprast, par ko vispār tādu dzejoli var cenzēt. Pieņemsim, kad tur nav pieminēts, tur kaut kāds nacionālisms, ko varētu tur piesiet. Vācietis nenāk plikām kājām, tur nekur netiek aicināts uz Rīgu. Bet kas bija tas... To var būt labāks. Es domāju par dzejoļiem, kuriem šobrīd... Rupšvārds. Erotika, rupšvārds, labi. Kad brutalitāte varbūt kaut kur, bet es neatceros. Tabū tēmas, tur Latvijas laika, teiksim, politika vai vispār kaut kāda starpkaru Latvija pozitīvā gaismā, daudz kas. Arī es atcerējos vienu tādu epizodi ar savu brāli un viņa sievu Irēnu. Mēs bijām aizbraukuši uz kinoteātri Jugla, kur rādīja filmu Mefistofels. Tā bija šķiet tā Ištvans Sābola. Ar Brandaueri. Jā, ar Brandaueri galvenā lomā. Sakot, mēs bijām diezgan pēc tam tādā spēcīgā tās filmas iespējā. Darbība notika 85. vai 6. gadā. Man bija kāds 16, 17 gadu. Un Klaus ar Irēnu briesmīgi sastrīdējās par to filmu, jo tur bija arī par mākslinieka situāciju totalitārā iekārtā. Un filma ir par nacistisko Vāciju, bet var sakot, es īsti neatceros tos viņa argumentus, ja tur, Klaus tur teica, ka mēs esam tādā pašā gandrīz situācijā, un ka viņam no otrā krājuma arī 4 dzejoļi, kas tika izmesti, un Irēnai bija kaut kāda tur, es tiešām neatceros, kāda bija tā, bet tā kvēle bija tāda, ka Irēna izlaic no tā tramvaja, kur mēs braucām apakaļ un aizskrēja kājām, un brauc atcīmredzot tā nākošā. Bet ka tie jautājumi bija tādi, tā tolaik vēl, kad jau it kā bija Gorbačovs un jau kaut kādas, nezinu, svaigās vēsmas tur, Bet par ko tad radās diskusija paši jaunieši? Jā, tur tas, varētu Irēnai paprasīt kādreiz, bet tas pats fakts, ka pat vēl paudzē, kur... Vai var salīdzināt bolševismu ar hitlerismu? Arī tas, kā sakot, ka Klaus tur to sievas tur mocekli, un ka nav jau katrs sūds obligāti jādrukā, tādā stilā. Tur nebija, bet kaut kas tāds, kā jau kaut kādā strīdā, tur arī aizgāja kaut kā, drusku tā, nebija tā izturēti, var sakot, un netika viss izspriests tur tā fundamentāli. Bet pats fakts, ka filma tāda bija, bet kādas, tās sarunas pēc tam un tas iespējas un galvenais tās emocijas spēcīgās, ja?
Ka to vēl, nu, jā, to es drusciņi pagulu piedzīvot. Un tie 4 dzējoļi, tu taču zini, kuri tie ir? Man ir piemirsies, bet tur bija... Bet viņi pēc tam ir nopublicēti. Viņi ir nopublicēti no pēcnāvas grāmatā un... Nu, tur bija arī netiešā veidā, bet nu, bija, var sakot, var sakot, izsūtītajiem, tur par leģionāriem, nu, tādas tēmas tur tika, var sakot, tur skartas, ja, un Sniega ilgodamies, laikam, bija viens no tiem zejoļiem, un kaut kas vēl. Un es tiešām tā no galvas neatceros, man kaut kā ir pierakstīts. Bet, nu, arī fakts, ka tiešām manējā paudze laikam ir pirmā, kam tas ir gājis secen. Tā. Un tā, tagad jūsu ir daudz cilvēki terasē, mēs zinām, ka jūs tātad. Un jūs visi esat aicināti uzdot jautājumus, kamēr Uldis Bērziņš un Jānis Elsbergs ir šeit. Un ir kādi jautājumi? Es tikai pateikšu, kad ir jāņem mikrofons. Šitas tāds padod vienkārši. Kurš pirmais, kas uzdod? Faktiski tas nav tik daudz jautājums, nekā atbilde uz to jautājumu, kas bija gadu redzeņos tik brutāli pret padomju varu. Cik es esmu izpētījis, kā tūkotājs, tāpēc interesējoties, ir 2 dzēļi tur pie vainas. Viens ir Latvijas vēstures motīvs Vecrīgā, un otrais ir latvieša Indriķa vai Indriķa latvieša piezīmes uz Livonijas kronikas malām. Pēdējo dzēļi jūs varat paši lasīt mājās, tas ir diezgan garš dzēļis, un vispār tāds dzēļis, kur jāapsēžas, jo tur nav tikai atrodami paralēles padomju varai, pret ko sūdzās Indriķis. Bet arī kā latvietis tur var būt ļoti apvainota. Bet viena dzēļi, kas man nejauši līdzi, tāpēc ļoti jauši, es gribu Jānim iedot šitos mātes, viņa mātes, profesionālās mātes dzēļus, kas ir vācu valodā. Un lūk, tur nejauši es ieliku arī latviešu oriģinālu, un ar savu lietuviešu akcentu es jums viņu nolasīšu. Tas ir, kā teikt, Latvijas vēstures motīvs Vecrīgā. Ja es gribat bez akcenta, pēc tam varu arī lasīt vāciski. Vēji trako, vēji kauts, Rīga, klusē. Klusē akmens sievas kailas, klusē heraldiski zvēri, klusē torņu galos gaili klusē. Vēji ārdas, vēji rēc, Rīga klusē. Tā kā atslēga, kas klusē, kad ap zelzi svīstot citas paņemēja puls. Iekarotais vienmēr krīt, viņa asinis uz bruģa klusēs. Vēji vēzē, vēji sit, Rīgā klusē. Vienaldzība, trullums, glēvums, nejautā, tev neatbildēs. Pārējošām vajag kliegt, taisnoties, pierādīt. Mūžīgais var klusēt. Paldies, Matijas. Šodienas ausīm klausoties, ļoti labs dzēlis, bet nekāda vaina. Bet
tā diskusija, sekojiet, kas bija kā jaunā gaita, tas tika atspoguļots. Šai diskusijā iesaisties Mirca Kempe, un viņa ļoti pamatoti teica, ko klusēt? Mēs kliedzām, mēs saucām, mēs sauklus izdomām, mums ir paroles visur, mums ir kliecošas sienas avīzes, mums ir padomju varā, mēs esam vareni, mēs esam stipri, ja? Slava Leninam un tā tālāk. Uz šajā fonā, padomju propagandas fonā, ir skaidrs, ka pēc šīs dzējules, Latvijas vēstures motīvs vecrīgā no gadu gredzem no šā dzēļu krājumā, kāpēc tas bija tik katastrofāli apsūcoši padomju varai. Jā, es arī gribētu uzdot vienu jautājumu, bet jautājums drīzāk ir saistīts ar politiskiem momentiem, nevis ar dzējas valodu, kaut, protams, tajā laika dzēja ir arī politiska valoda, bet vai arī šodien dzēja var reaģēt uz politiku, uz to, kā daudzas Austrum Eiropas valstis 25 gadus pēc brīvības atgūšanas, pēc cīņām par brīvību, daudzas sabiedrības vai sabiedrības dažas daļas vai cilvēki ir gatavi varbūt atteikties no kaut kā, kas bija iekarots, izcīnīts, kur cilvēki arī zaudē dzīvības, par labu kaut kādai šķietamai drošībai. Vai dzēja atkal nevarētu kļūt politiskākā, vai dzēja joprojām var būt bīstama, ja mēs atgriežamies pie šī vakara diskusijas plakāta un pie mūsu šīs pirmās sarunas temata. Vai jūs varat just, ka kaut kāda noteikta brīdi, kādam jūsu brīvības būs pa daudz? Vai neko tādu nevar sajust? Es tev teiktu tā, ka visi jautājumi, kuriem rodas iespēja pieskarties, vadoties no tiem spēles rotaļas noteikumiem, kas tradicionāli dzējas spēlē ir iedibinājušies. Visi tie jautājumi ir dzējas jautājumi. Ja pietiekami dziļi, ja tas autors, ja viņš izjūt, kā trūkst politiskā gaisa, ja viņš izjūt, kā virza jūta, ka cilvēki kļūst par sīkiem gariņiem un viņam nav īsti ko elpot un nav ar kur runāt. Ja tas kļūst tāds personīgs, jebkurš jautājums, jebkurš politiskais strīds, jebkura ministra noņemšana, iecelšana, viss var kļūt, ja ir tā kā virzam, patiešām, ka viņš kaislībā, viņš saka, vai zvēra baisāka par šito zvēru nāva par Saimu, ja? 100 galvas, kādas tur, tas tur uz rumpi sava. Tad tā ir dzēja, viņš ir pārņemts. Tas, kas ir tradicionāli, dzēja ir tāds viens no sporta veidiem, viena no rotaļām. Tie noteikumi, kas ir vispār pieņemti, ko mums zemesapziņa pieņemus, ja viņi ļauj un prasa rīkoties ar šo vārdu mākslu, tad jā, tur taps dzēja. Smieties, raudāt, traģiska, groteska. Jā, to var atrisināt ievadrakstiņā vai anekdotē, tad ar tiem līdzekļiem risināsim. Jo, ir aplam iedomāties, ka dzēja varētu atgūt tādu sabiedrisku nozīmību un skanējumu, kāds tā bija padomju laikā, kad dzējas grāmatas tirāžas bija 10 000 un cilvēki dzēju tiešām lasīja. Tagad sākt rakstīt politisku dzēju, teiksim, un iedomāties, ka visi pēkšņi sāks lasīt dzēju, tas būtu naivi, bet dzējai tuvas, teiksim, tuvas mākslinieciskas izpausmes, kā piemēram reps, tas jau gan mēdz pieskarties, kā saka, sabiedriski asām tēmām, un tam arī ir ļoti plašs, man liekas, salīdzinot ar dzēju nesalīdzinām plašāks, nesalīdzinām jaunāks, kā saka, klausītāju loks. Un tas laiks bija nenormāls, faktiski. Ko sauc par normālu, nenormālu?
no, kur cietumā, armijas dienestā Trakumājā, visur raksta, visi raksta dzējuļus, dažs kļūst vēl par gleznotāju. Bet tas, ka tie citi, tie, tā teikt, ērtākie izpausmes veidi, tie ir liekti. Un šeit arī, tad lūk, tas vienīgais evaņģēlijs, kas bija pieejams, ko varēja mēģināt uzburt, tad bija tā dzēja. Bet nav jau tik labi Trakumājā vai cietumā. No otras puses, kur tad ir labi? Atkal tur, kur ir labi, tur arī cilvēks atslāpst un viņam vairs nav interesanti. Lai būtu drusku sapratams, es stādīšos priekšā. Mans uzvārds ir Ērenpreisa, es neesmu latviete, es esmu ebrejiete, un es sāku dzīvot Rīgā no pusgada vecumā, tā kā visu mūžu. Un mans vīrs bija Jānis Ērenpreis, tas ir rūpnieka pirmais dēls, un viņš bija Ulža tevots. Un jūs runājat par atmiņām, jā, biško. Es ilgi nerunāšu. Par atmiņām. Man atmiņa ir slikta, bet šitais te atmodas laiks un neatkarības iegūšanas laiks, protams, dažas epizodes, kas varētu raksturot. Tā kā būt brīvais indivīds vai būt barā, būt ar tautu. Kad tas viss sākas, es iestājos, bija tāda un vēl joprojām ir Krievu kultūras biedrība, jo es biju audzināta Krievu kultūra, man tas bija interesanti, tur vadīja rakstnieks Abizovs, un es kaut kā gaidīju, ka mēs runāsim par literatūru, lasīsim grāmatas un tā. Bet laiks bija ļoti spriegs un sākas politiskas pārmaiņas, un šitā biedrībā steidzās sevi pieteikt Tautas frontes pusē, teiksim. Un tāds katru mūsu nākamā sēdi nāca klāt televīzija un tur šie pauda savu nostāju. Es izstājos no biedrības, jo es negribu, lai mani te reklamētu un lai mana vārda runātu. Man ir, ārāsakt, es izstājos. Tas ir viens piemērs. Otrs, kā pateikt manu attieksme uz neatkarību. Tad, kad bija šita slavena pirms 26 gadiem augstāks padomas balsošana, es biju mājās, protams, pie rādio un tā, un kad beidzās pozitīvi, mums ir liels dzīvoklis, es izmazgāju visus logus. Viena ar avienu, pirmo reizi un laikam pēdējā mūžā. Tā kā, jūs manas emocijas sapratāt, es nekad nebiju partijā, un es vienmēr jūtu, ka es esmu nebrīva. Un pirmoreiz mūža es sajūtu kaut ko tādu, kā mīlestība pret dzimteni ir tikpat cilvēkam vajadzīga, kā mīlestība pret māti. Tas bija varbūt tāds atklājums man. Labi, tad barikāžu laiks. Nē. Šitais te slavenais mītiņš uz Krastmales, kurā datumā tas bija, es neceros, kur mēs stāvējam tur tūkstošiem saspiesti. Bija, ko? Janvārī. Nē, tas bija pirms novembrī. Nē, tas bija novembrī laikā, augsts. Un tur līdoja tie helikopteri un bija tāda trauksmaina situācija. Bet es esmu zinātniece, jā, un es lasīju Konrada Etaloga grāmatu par pelēku zosu bara uzvedību. Un viņš tur raksta, ka bara sajūta tevi vedīs, un es tā pēc tam padomāju. Es atvainojos, bet man bija tāda doma, ka ja šitais te pūlis, kur es biju saspiesta, tagad mani sauktu kaut kur iet, es ietu. Varbūt vēlāk es domātu kā citādi, bet es ietu. Tā kā tas man tā. Bet es jums pastāstīšu vēl vienu lietiņu. Kad bija barikādes, mēs ar vīru gājam tur pārmaiņas, bet mums bija 2 pusauģi, kuri arī gribēja būt. Un mēs šausmīgi baidījāmies par viņu dzīvību. Un pateikt jums godīgi, kā mēs viņus vaktējam mājās un nelaižam ārā. Tad bija tāds moments, kad mēs bijām visi 4 mājās,
Un tas moments, kas Interfrontē, vai jūs atcerēties, viņi savāca lielu pūli un gāja no Pārdaugavas uz ministra kabinetu, un tur bija tāda sajūta, ka tagad viss var nosvērties ļoti slikti. Un mēs instinktīvi visi 4 apģērbamies un gājam pretī. Nu, tas ir tādi piemēri, ja? Tā kā tas ir ļoti tāds interesants jautājums. Paldies!